Labdien! Latvijas Rādio 2 ēterā ar sporta ziņām studijā Igora Džabovs. Aizvadītajā naktī Nacionālās basketbola asociācijas kluba Vašingtonas Wizards rindās pēc neliela pārtraukuma atgriezās arī Dāvis Bērtāns, palīdzot ASV galvaspilsētas komandai ar 124-121 pievilkt Charlottes Hornets komandu. Kails Kuzma bija rezultatīvākais Wizards rindās, gūstot 36 punktus, savukārt Hornets rindās 27 punktus guva Gordons Haywards. Dāvis Bērtāns, kurš izlaida aizvadītās divas spēles, šajā mačā atgriezās Wizards rindās ar gūtiem 14 punktiem un 4 atlēkošajām bumbām, kā arī vienu rezultatīvu piespēli, bet spēli viņš noslēdza ar savā komandā labāko plus-mīnus rādītāju +12. Tikmēr citā NBA spēlē Dallasas Mavericks bez Kristapa Porziņģa sastāvā, kurš ievietots Covid-19 sanitārajā protokolā, ar 103-89 sarūktināja pērnās sezonas NBA vērtīgāko spēlētāju Nikolu Jokiču un Denveras Nuggets. Rezultatīvākais spēlētājs šajā mačā arī kļuva Nikola Jokičs ar 27 gūtajiem punktiem un 16 atlēkošajām bumbām. Aizvadītajā naktī Nacionālajā hokeja līgā Covid-19 straujā saslimstības dēļ tika aizvadīta tikai viena spēle, kurā Ņujorkas Rangers pārspēja Edmontonas Oilers ar 4-1. Šī uzvara ļāva Ņujorkas hokejistiem pakāpties uz pirmo vietu NHL līgas kopvērtējumā. Savukārt Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova šodien ar uzvaru sāka 2022. gada sezonu, iekļūstot Melnburnā notiekušajā turnīra otrajā kārtā. Pirmās kārtas mačā Sevastova ar 6-4-6-4 pieveica Francijas tenisisti Karolīnu Garsiju. Sevastovai tā bija tikai otrā uzvara pēc pērnā gada Vimbldonas čempionāta un neveiksmīgi aizvadītās sezonas otrās daļas. Šobrīd VTA pasaules rangā Sevastova pēc neveiksmīgās pagājušās sezonas izskaņas noslīdējusi uz 70. vietu, bet Garsija ieņem 74. vietu. Rīgas Dinamo hokejisti pirmdien kontinentālās hokeja līgas izbraukuma spēlē Nursultanā piekāpās ar rezultātu 1-7 Baris komandai, pārtraucot savu 4 spēļu sēriju, kurā izdevās izcīnīt punktus. Vienīgo vārtu autors Rīgas Dinamo labā kļuva Mārtiņš Karsums, kurš tādējādi guva savu 300. rezultatīvitātes punktu KHL čempionātā. Pēc spēles preses konferencē Dinamo galvenais treneris Vladimirs Krikonovs izteicās visnotaļ skarbi, atzīstot, ka spēles laikā pa īstam esot cīnījies tikai mūsu vārtsargs, bet pārējie tikai imitēja spēli. Jāpiemin gan, ka Rīgas Dinamo šajā izbraukuma spēlē bija novājinātā sastāvā. 11 spēlētāji nedevās laukumā savainojumu dēļ. Savukārt Londonā aizvadīts pasaules čempionāts šautriņu mešanā, kur par divkārtējo pasaules čempionu šautriņu mešanā tika kronēts Skots Pīters Raits. Raits, kurš par pasaules čempionu kļuva arī 2020. gadā, finālā ar 7-5 pārspēja Angli Maiklu Smitu. Tādi bija aktuālākie sporta notikumi šodien. Latvijas Rādio 2 ēterā bija Igora Džabovs. Pareizs laiks 12:34.